Nu ko, draugi, tā diena ir notikusi. Laiks likt malā mans veco telefonu, mans vecos devais un pamēģināt ko jaunu. Un kas ir šis jaunums? Tas ir jaunais Galaxy S24 Ultra. Man šeit rokās ir kastīte. Es gan gribu godīgi pateikt, es jau mazliet paspaidīju, kad es biju prezentācijā pie Samsunga, tad es tādu mazu fīlu dabūju, bet šis tiešām ir pirmais unboxings, pirmais tāds reālais skats. Šis ir 512 GB versija, titāna pelēks. Un ko? Taisīsim vaļā? Par kastīti laikam uzreiz jāsaka, nu jā, mūsdienās visi par recycling domā. Tas ir ļoti forši kastīti. Man patīk, nekas liekas, gravēmiņi, tekstūra. Viņš... Nē, man vēl uzlīmīt nebija. Nu ko? Mēs atvērām. Re, kur arī jums pilnīgi svaigs jauns Samsungs. Nenāk ārā. Op! Pīlēm vaļā. Jā, kādas tad ir tās atšķirības? Varbūt tās tie, kas nezin, tad jā, ļoti forši matēts, kas noteikti palīdzēs, lai nebūtu nekāda nospieduma, neparādītos. Un tad šobrīd arī ekrānam vairs nav tās slīpās malas, viss ekrāns ir taisns. Tas pirmais tāds pīlings, es teiktu, ļoti labi. It kā man vienmēr bijis bail no lieliem telefoniem, un šis ir tomēr flagmans, viņš ir vislielākais, bet jā, tās kančs šķiet normāls. Es ar roku visam tiek klāt. Kā mēs arī redzam, ir 4 kameras. Būs jāpierod, pogas šeit ir vienā pusē, kā mēs redzam, ir 2 pogas. Un, kas maniem telefoniem šoreiz ir pirmo reizi, tad šeit ir Samsung S Pen. Ot šāds ten darbrīgs. Ļoti patīkami sajūta īstenībā. Es domāju, ka būs tāda, nezinu, pretestība, vai ziniet, kad jūs ar kaut kādu metāliņu pa stikli, bet jā, viņi ir atstrādājuši ļoti forši. Man patīk, kad viņš nav kaut kā atsevišķi, kad tu viņu ieliec iekšā, tad viņš arī nepazūd. Vizuāli es nezinu, kā jums skatītāji patīk, nepatīk. Pilnīgi jauns, svaigs. Noteikti arī vēlāk būs kādi komentāri no maniem vairāk, kā tad viņš strādā, kā viņš patīk. Bet, kas vēl ir kastītē? Pagaid, nu nē, kaut kas tur ir. Jā, mums ir vāds. Vāds tāds foršs plānais vāds. Pamācības, kurš jūs ierakstiet komentāros, ja kāds viņas lasa. Un atslēga. Atslēga tāda simpātiska, tiešām izskatās, varbūt tās pēc atslēgas. Es nezinu, vai jūs kamerā redziet, bet jā. Tā kā sākšu lietot, un tad jau es jums pastāstīšu, kas man patīk vai nepatīk. Un noteikti sekojot līdz manam saturam ne tikai šajā tehnoloģiju kanālā, bet arī Andris Grīnbergs logošanas kanālā, jo ko es gribu izdarīt ar šo telefonu? Es gribu pamēģināt un parādīt jums, vai ar šādu telefonu var aizstāt, piemēram, GoPro vai kādu citu logošanas kameru, piemēram, ceļojuma apstākļos, jo tieši šobrīd es atrodos Vācijā, kur es ceļoju, un tieši ar šo telefonu taisu saturu. Tā kā droši piesko, lai redzētu, kāda ir tā kvalitāte un kas no tā sanāks. Paldies, ka skatījies!